Un tad ir strauši palieciet. Nemanāms. Vabolē nemanāms palieciet. Mēs iztaisnojamies. Kad uzpūš vējš. Lūk, dzirdējāt? Tā bija riestu dziesma. Dzirdiet, atsaucās. Un mēs tātad, mēs paceļam galvu no zemes un par vabolu neliekamies no zemes. Mēs turpinam lēkāt uz otru pusi. Dzirdat? Pa čiekuru neliekam no zemes. Tas bija pirmais, ja? Putnu dejā. Kas tas bija? Tā bija deja, ja? Tas bija pirmais solis tikai putnu dejā. Tātad, kā mēs mācījām, kādā leņķī jābūt kājām? 45 grādu leņķī. Kā rokām jābūt ir? Nu, tur tādām taisnām. Garsāniem. Jāsāk vibrēt no pirkstu galiņiem. No pirkstu galiņiem, un mēs pārējām uz galvu un noliecam galvu, it kā meklējot kādu kustoni, kuram vēlētos ieknāt. Bet, kolīdz mēs izdzirdam to riesta dziesmu, mēs par to aizmirstam un sākam lēkāt. Nākamais putna lidojums. Tas jau, protams, ir ar cilvēcisku piešprici, tā teikt. Kājas tāpat 45 grādu leņķī. Sākam no pirkstu galiņiem, ja? Un ar izjūtu paceļam kreiso roku. Paturam viņu kādu brīdi, nolaižam un tad otru. Nedrīkst vienlaicīgi celt, nekādā gadījumā. Un šādi kādas vairākas reizes, līdz jūs sajutīsiet, ka jums tādi kā diedziņi karājas no pirkstu galiem. Tikai pēc kādas 5. praktizēšanās reizes jūs drīkstat pacelt abas rokas vienlaicīgi. Un arī, it kā diedziņi būtu pirkstu galos, kas ir savienot ar jūsu kāju pirkstu galiem. Es atvainojos, man šobrīd ir kājās kurpi, bet ja man nebūtu, jūs redzētu, kā mani pirksti kustas ritmā. Jūs dzirdat, un putne piebalso. Tas ir pirmais solis uz lidojumu, principā. Labi, 3. stunda. Tātad, kādā leņķī bija jābūt kājām? 45 grādi. Kāds bija pirmatnējais stāvoklis rokām? Garsāniem, tā un? Sākam vibrēt no pirkstu galiem. Sākam vibrēt no... Kura roka bija jāpaceļ vispirms? Kreisā. Vai drīkst abas rokas celt kopā? Tikai pēc 5. kaut kādas tur reizes. Nedrīkst. Tikai pēc 5. reizes. Jā, mēs aptuveni tā pārmainām. Nu, tas es jums stāstu, tāpēc, ka jūs to nekad neesat darījuši. Ja? Bet jūs varbūt atnāciet, nostājieties līdzās. Nekautrējieties tiešām. Un pamēģināsim kaut ko jaunu. Tā kā mums ir arī viesis, labdien! Aivars mums arī mazliet filmē. Tātad mēģināsim vēlreiz, ja? Oi, man šķiet, ka zvanīt pie kāda zvana. Nu jā, es jau gan biju palūdzu, tā kā mobilos telefonus izslēgt. Man šķiet, ka tev kāda zvanījuši. Labi, uztaisiet pauzi. Tātad, sākotnējais stāvoklis, kājas, 45 grādu leņķis. Rokas gar sāniem, atbrīvojam lāpstiņas, it kā taisītos lidot, grasītos. Nē, varbūt to, tā mazliet tā mierīgāk. Un tātad no pašiem pirkstu galiem mēs sākam trīsēt. Mēs sajūtam, kā mūsos ieplūst, ja? Tas spēks. Mēs sajūtam pozitīvas. Mēs varam arī, ja mēs skatāmies uz augšu, mēs redzam arī debesis. Tagad mēs varam palēnām celt kreiso roku uz augšu. Kreiso roku uz augšu varam celt palēnām. Nolaižam tā, un kamēr mēs laižam kreiso roku, mēs varam arī labo celt augšā. Ļoti pakāpeniski un plastiski, pēc izjūtas. Un varam arī skatīties uz augšu, jo, teiksim, tā ir tā priekšrocība, kad mums ir virs galvas tīri debesis. Nevis jumts, nevis kādas flīzes vai lampas vai lustras,
Bet mēs redzam tiešām mākoņus, virs kuriem mēs vēlētos pacelties. Un tā, teiksim, kādas vairākas reizes esam šādi izdarījuši. Tagad nolaižam abas rokas lēnām, protams, ļoti lēnām nolaižam gar savniem. Un tagad mēģinam pacelt abas vienlaicīgi. Sajūtam diedziņus. Pirkstu galos diedziņi, viņi karājas. Jūs jūtat, jā? Nevajag atbildēt, vai jūtat vai nē. Galvenais, ka jūs jūtat. Tā ir tāda neaprakstāma sajūta. Un tad nākamais solis, mēs paceļam kāju kreiso. Vienkārši tā līdz celim. Kā dzērve. Un pietupstamies mazliet uz otras kājas. Jā, ir grūti, vai ne? Arī man bija grūti sākumā. Pamēģināsim vēlreiz. Tātad, varbūt jūs gribat tagad nākt, jūs jau esat nogurusi, izskatāties, ne? Varbūt nāciet, nē, labi, tad nāciet mums vēlreiz. Vai arī varbūt jūs vēlaties nākt? Labi. Pamēģināsim tātad, dzērves stāja pie koka. Mēs novietojam, vienalga, kur roku, ja teiksim. Tā varbūt labā, varbūt kreisā. Tātad mēs novietojam roku placa augstumā aptuveni. Stalta stāja. Skats vērsts 45 grādu leņķī uz debesīm. Un paceļam tātad otru roku, kura nav piestāta pie koka. Lēni, ļoti lēni mēs viņu paceļam. Un atkal sajūtam diedziņus. Mēs viņu turam. Ar pirkstiem nav obligāti jāvirpina. Principā, lai tie diedziņi viņi karājas, lai vējš viņus pūš un lai vējš ar viņiem nodarbojas. Un tad mēs paceļam atkal kāju, kas neatrod tieši pie koka, bet pretējā pusē. Un tad viņu iztēpjam uz priekšu un cenšamies celt, cik vien augstu varam. Un raugamies debesīs. Es sajūtu! Lūk, es tiešām man bija svētlaimes. Es kļuvuši slavens.